Tikko vīru katrs beidzam savu konsultāciju un gribēju cilvēkiem atgādināt par to, kā jūs ierodaties uz konsultācijām. Mums nav svarīgi, kā jūs izskatāties. Tagad galu galā nav nekāds skaistuma konkurss. Man, piemēram, bija kliente, kur bija tikko pēc nakts maiņas, un jūs visi atvainojaties vai piedodiet, kā es izskatos. Beidziet atvainoties, iedomājieties, jau tas pirmais solis, ja? Un vīram bija kliente, kur arī saka, vai es slikti izskatos, var neslēgt kameru. Nu, mēs nestrādājam ar izslēgtu kameru, mēs komunicējam, mēs neesam šeit tik briesmīgā, es atvainojos pakaļā, ja, ka mēs nevaram pat uz sevi paskatīties, kā tad es varu palīdzēt tev atrisināt tavas problēmas, ja, kad tu pat nevari ieslēgt kameru, vai tev liekas, vai jā, mana dzīve ir tik briesmīga, kad es arī tik briesmīgi izskatos, ka es nevaru pat runāt ar cilvēku, es neesmu pat sagatavojusies. Ja tu nevari sagatavoties, vai tu vienkārši nevari iznākt uz kontaktu, tad vienkārši atsaki laicīgi, ja? Un mums nekas, mēs esam mājās ar bērniem, mēs jau pārdzīvosim, mums ir ko darīt, mums ir uzreiz tāds mirklis pašiem priekš sevis, bet jūs pakāšat savu iespēju, un tas nozīmē, ka jūs turpināt dzīvot savos sūdos tālāk. Es nevaru ieslēgt kameru. Kas tas tāds ir? Tad cik dziļas ir jūsu problēmas? Ja jūs pat kameru nevarat ieslēgt, ja jūs neesat tik daudz sagatavojušies sarunai, mēs neejam šeit virspusīgi neko apskatīt. Mēs tiešām ejam iekšā dziļi jūsu problēmā, arī ja tā ir tikai konsultācija, lai jūs paši redzētu, no kurienes tas viss aug, tāpēc, ka tas ir svarīgi to vispār ieraudzīt, jo arī, ja jūs turpināsiet tajā pašā šņagā dzīvot, tad vismaz jūs jau sāksiet kaut ko citu apzināties, jā, jo tas jau ir solis uz priekšu, ka jūs šeit esat atnākuši.